vienlīdzīgāks piekļuves iespējas tehnoloģijām visiem skolēniem. Gunta Matisona, Reinis Žagariņš, RTV. Aizvadīta Ungurmuižas nomas tiesību izsole Cēsu novadā. Turpmākos 10 gadus kompleksu apsaimniekos vietējais uzņēmējs ar komandu, kurš jau darbojas Ruckas muižā Cēsīs. RTV ziņās jau vēstījām, ka pašvaldība meklē muižai saimnieku un uzņemoties rūpes par vēsturisko Ungurmuižu, uzņēmējs apņemas turpināt šeit iesākto, organizēt klasiskās mūzikas koncertus un piedāvāt klusu, mierpilnu atpūtu. Izsolei par Ungurmuižas kompleksa nomas tiesībām bija pieteicies tikai viens pretendents, un kā noteica izsoles noteikumi, tādā gadījumā tā atzīstama par notikušu. Esam ieradušies uz izsoles komisiju nekustamā īpašuma Ungurmuiža Raiskuma pagasta Cēsu novadas daļas nomas tiesību pirmo izsoli. Tiesības par 1000 eiro mēnesī nomāt Ungurmuižu uz 10 gadiem ieguva uzņēmējs Renārs Sproģis, kurš jau apsaimnieko Ruckas muižu Cēsu pilsētā. Viņš pats gan izsoles brīdī klāt nebija, jo atrodas ārzemēs. Izsoles komisija uzsvēra vairākus nosacījumus, kas jāpilda nomniekam. Jārūpējas par Ungurmuižas vēsturisko vērtību saglabāšanu, muižai arvien jābūt publiski pieejamai. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa uzturēšana, apsaimniekošana, vietas attīstīšana, piedāvāja kultūras, turismu un viesmīlības pakalpojumus. Ziņu, ka nomas tiesības iegūtas Renāram Sproģim telefoniski paziņoja viņa pilnvarotais un Ruckas muižas kultūras projektu vadītājs Jānis Gabrāns. Bijām kā vienīgie pretendenti un sākotnējais tas dokuments ir parakstīts, ka izsole ir beigusies. Nu, te jau šovakar šampis jādzer, ne? Renārs Sproģis telefona sarunā norādīja, ka Ungurmuižā plāno turpināt daudzas jau tur līdz šim iesāktas tradīcijas. Ungurmuiža, domāju, ka cilvēkiem asociējās ar tādām klasiskām, akadēmiskām, dažādām kultūras izpausmēm, koncertiem un tā tālāk. Iesim to virzienu. Un, manuprāt, tas ir, ne tikai manuprāt, bet mūsu komandas prāt, ka tas ir tāds ļoti labs veids, ka tagad mēs varam ļoti jaudīgi startēt ar divām muižām, ka Rucka paņem savu kaut kādu segmentu, un Rucka arī ir galu galā pilsētā un pilsētas centrā, un Ungurmuiža paņems atkal vēl kaut kādu daļu sabiedrības segmenta. Pašlaik Ungurmuižā vēl ir kluss un mierīgs, taču, kā norāda Jānis Gabrāns, tuvākajā laikā plānots atkal atvērt restorānu un viesunamu. Iesākto turpinās arī ilgadēja muižas pārvaldniece Ieva Nevičorova. Ruckas stāsts mums tiek veidots no nulles. Īsti viņa nebija, tur kaut kas bija, bet šobrīd viņš tiek veidots no nulles. Šeit tas stāsts jau ir gatavs. Ir perfekts stāsts, Latvijas mērogā labi zināms. Un līdz ar to tas mūsu uzstādījums ir, tas stāsts ir noteikti jāturpina. Pieliekot arī kaut ko savu, mēģinot, kā jau tiek teikts, varbūt tās abas muižas kaut kā sasaistīt vai nu ar vienotu maršrutu vai kaut kā. Un lai arī vienotrai netraucē gala beigās. Te var taisīt kaut kādas klusuma rekolekcijas vai kaut ko tādu, kas tagad ir lielā cieņā patiesībā. Te ir kur pārgulēt, kur paēst, un te var 3 dienas, teiksim, cilvēki baudīt mieru, klusumu. Nomniekus nebiedē arī pienākums ieguldīt muižas uzturēšanā un atjaunošanā. Vēl pirms izsoles esot apsakotas vietas, kur nepieciešams veikt lielākos finanšu ieguldījumus. Šim mērķim līdzekļus galvenokārt plānots rast dažādos fondos. Laura Jansona, Raivo Sarlainens, RTV. Dakteru klaunu darbs slimnīcās nav vienreizējs pasākums. Tas ir smalks ikdienas darbs, kas prasa lielu atdevi un emocionālo noturību. Tā mērķis ir palīdzēt bērniem un vecākiem pārvarēt sāpes un bailes, atgūt spēkus, lai slimību uzveiktu. Šobrīd norit labdarības akcija Palīdzi dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida, kurā iedzīvotāji aicināti iegādāties sarkanos klaunu degunus, tādā veidā ziedojot biedrībai, lai viņu darbs slimnīcās turpinātos. Plašāk Hannas Gailes sižetā. Šobrīd dakteru klauna aktīvi darbojas 7 slimnīcās – Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī, Reizeknē, Liepājā un Ventspilī. Vidzemes slimnīca Valmierā ir viena no pirmajām reģionā, kur biedrība savu darbību uzsāk. Tur klauni iepriecina nevien jaunos pacientus, bet arī vecākus un personālu. Šobrīd slimnīcā uz maiņām darbojas 4 dakteru klauni. Patiesībā iepriecinātu, tas varbūt pat nav, man liekas, labākais raksturojošais vārds. Man šķiet, ka vienkārši pamainīt vidi un tādu pārsteigumu efektu, jo nevienmēr jau mums tur ir smieklīgi un baigi jautri. Reizēm svarīgi arī to negatīvo emociju palīdzēt izlādēt.
Dakteru klauni darbojas pāros. Vidzemes slimnīcas bērnu nodaļā tie pacientus apciemo 1 līdz 2 reizes nedēļā. Dakteru klauni stāsts dažkārt iepriecina pacientus arī citās slimnīcas telpās. Mēs sākam ar bērnu nodaļu, un, ja tur ir maz bērni, tad mēs dodamies arī gaiteņos uz rehabilitāciju, apskatāmies visur citur, kur notiek kaut kāda darbība. Bērnus var satikt ne tikai bērnu nodaļā, ir arī citās nodaļās. Uzņemšana, reģistratūra, poliklīnikā. Lai arī slimnīcas pamatdarbs ir veikt nepieciešamās ārstniecības procedūras, ārstēšanās laikā pacientiem svarīgs ir arī viņu psihoemocionālais stāvoklis. Vidzemes slimnīcā stāsta, dakteru klaunu klātbūtne varētu būt biežāk, jo ārstējoties slimnīcā ne visi jaunie pacienti tos satiek. Tas var motivēt un uzlabot ārstniecības procesa norisi, jo, protams, citas manipulācijas ir sāpīgas, varbūt bērniņam arī nepatīkams, un tad esot dakteriem klauniem, atrodoties nodaļā un ar viņiem darbojoties, tas process ir iespējams mierīgāks un bērnam emocionāli vieglāk pārvarams. Un bērnam ir jādara jāiet uz procedūru, jādara tas, jādara zāles, tagad jāguļ, tagad jāiet tur, un viņam nav tāda brīvība, un tad klauns ir tas, kurš viņam dod šo iespēju vadīt. Un man liekas, tā arī tāda brīnišķīga darbība, ko mēs šeit ienesam. Lai dakteru klauni turpinātu darboties Latvijas slimnīcās un palīdzētu sniegt atbalstu bērniem atveseļošanās procesā, labdarības akcijas laikā iespējams ziedot veikalos Rimī, iegādājoties sarkanos klauna degunus. Tu tici, ka mēs palīdzam? Es neticu, es zinu. Hanna Gaile, Reinis Žagariņš, RTV. Šī vakara ziņas ir izskanējušas. Paldies, ka skatījāties. Turpinājumā laika prognoze, bet ar jums tiksimies atkal rīt. Ziņās 15:00, 7:00 īsumā un 9:00 vakarā plašākā dienas notikuma izklāstā. Uz tikšanos! Pērkot jumta seguma Tode, saules paneļiem 50% atlaide. Esi brīvs. Tode. Jumts manai mājai. Naktī debesis lielākoties mākoņainas, taču Kurzemē un Zemgalē tās būs skaidras. Pūtīs mērens vējš un gaisa temperatūra turēsies +5, +8 grādu robežās. Ceturtdien saule mīsies ar mākoņiem, saulainākais būs Latgalē, bet Kurzemes ziemeļos gaidāma kāda lietus lāse. Gaiss iesils līdz pat +14 grādiem Latgalē un Zemgalē, +12 Vidzemē, bet Kurzemes pusē tas būs +7, +8 grādu robežās. Tuvākajās dienās gaisa temperatūra +5, +15 grādu robežās pa dienu, bet naktis iesils līdz +4, +11 grādiem. Siltākā gaidāma sestdiena, bet vēsākais naktī uz sestdienu. Nedēļas nogale sāksies bez ievērojamiem nokrišņiem, debesis vairāk mākoņainas, bet svētdien pa dienu lietus gaidāms visā Latvijā. Pērkot jumta seguma Tode, saules paneļiem 50% atlaide. Esi brīvs. Tode. Jumts manai mājai.